Ainār, ar katru dienu tavas priekšvēlēšanu konvulsijas kļūst interesantāk. Tu domā, ka cilvēki nesaprot par tavu kombināciju ar Mamikinu un Roslikovu? Jebkurš cilvēks saprot, ka viņi var strādāt tikai izklaides jomā, vai par naudu reklamēt kaut kādu Kremļa premjerministra kandidātu. Kāpēc latviešu valodā tu saki, ka esi par Ukrainu, a krievu valodā tu esi za ruski jezik? Un laikam pamitņiki pareizi. Kāpēc tavi cilvēki neoficiāli atbalsta Lukašenko un Putinu? Gandrīz visos savos sociālos tīklos. Tava Pietkeviča Lukašenko pat mūzikā liek fonā, lai cilvēki zinātu, ko viņi atbalsta. Tava Daugavpils nodaļa atklāti pateica, ka ir jāsadarbojas ar Lukašenko un jāprasa, lai viņš risinātu visus mūsu jautājumus. Bet latviešu auditorijai tu esi tāds Ukrainas patriots. Cik reizes tu esi palīdzējis Ukrainai ar saviem miljoniem? Tu esi ziedojis ne eiro. Cik tavu bērnu dienē, piemēram, zemesargos? Neviena. Tu pat Šlesers neesi. Tu esi Liščinskis. Ainār, beidz dirst. 3. oktobris būs tava pēdējā diena, pēc kuras tu varēsi atvērt savu 9. partiju un skraidiet pie visiem Latvijas politiķiem. Tevi aizsūtīja tālu pats Stepanenko ar Roslikovu un visas latviešu partijas. Ainār, beidz dirst!